Līdz sacensību startam ir palikušas vien dažas stundas, un mēs kā pie pēdējiem ciemojamies pie pagājušā gada 2. vietas ieguvējiem ar makšķeri, makšķerlietas.lv. Toms Klabis, Jānis Zariņš, vīri no 1 līdz 10. Cik gatavi jūs esat? 7. Domā? Plus mīnus. Tu 7, uz cik tu? Nezinu, grūti pateikt. 3. Galvenais, ka Toms ir uz 7, un kopā jums 10 sanāk. Jā, es saku 4, tu vai 3. Nu, tad viss 10 mums kopā ir. Nu, tad jau ir ok. Kāda ir sajūta īsi pirms mačiem ar zivju resursiem? Rīgas ūdeņos viss kārtībā vai vēl nav skaidrība? Nu, it kā jau viss ir kārtībā salīdzinoši ok, bet tas laika maiņas līmenis lēkā, vēja mainās, tad ir plus 30, tad plus 20. Nu, no treniņiem tur baigā jēga, man liekas. Stabila situācija. Nav stabila situācija pirms mačiem. Punktu secība jums ir skaidra, vai to vēl liksiet plānu? Vēl liksim plānu, bet plus mīnus skaidrs, ko vajag pirmajā dienā izdarīt, tad, ko vajag otrajā, bet kur braukt vai ko ķert pirmo un tā. Īsti skaidrības. Improvizācija? Nē, ko ķert pirmo laikam ir, bet viss pārējais tur improvizācija. Skatīsimies, kas notiksies, kas nenotiksies. Runājot par zivju izmēriem, uz kādiem izmēriem apmēram jūs tēmēsiet sacensībās Asarim, Zandartam, Līdakai? Uz protokola aizvēršanu. Uz protokola aizvēršanu. Un tad, kad aizvērsies, kādi varētu būt tie izmēri, kādi būs nepieciešami top 3 komandām? Top 3 komandām es domāju, ka būs diezgan daudz. Kaut kāds 110 Asarim, 200 Zandartam un kaut kāds 250 Līdakai. Tas varētu būt, teiksim, top 1 rezultāts. Tur sanāk kaut kādi 550 punkti, 530, kas varētu uzvarēt. Bet kā mums ies, es nezinu, no treniņos mums noteikti 550 nav sanācis dabū. Bet to jau laiks rādīs. Jo, zin kā, tad austrumnieks iepūtīs un tās laika maiņas, vai tās zivs vispār ķersies, un vai lielā ķersies, arī nav skaidrs. Te arī nedēļas bija Zandarts, kur varēja smuki izmēru dabūt pa dienu, tagad vienkārši viņš tur neņem pa dienu. Citur, kur bija smuks Zandarts, varēja noķert, tagad viņš vienkārši tur nav. Stundu braukā nevienas zivs nav, un tas arī mazākā nedēļa atšķirība. Kas pēc pāris dienām vēl būs. Viss mainās pa stundām. Te viss mainās tagad pa stundām. Sacensības, kas būs nedēļas nogalē, būs visu laiku lielākās Baltijā. Būs lielākais dalībnieku skaits. Vai jums arī tās būs lielākās, vai ir sanācis grūstīties arī lielākā konkurencē? Nē, šits ir maniakāli. Šits ir reāli maniakāli. Un būs interesanti kautiņi par vietām, par visu. Lielākais kautiņš ever Latvijā. Tādam laivu skaitam pietiek zivīgie spoti Rīgā? Es domāju, ka daudz jau ar lielajiem motoriem. Bija uz nakts copi Lielupē, daudzi pie Kalnciem, pat vēl augstāk iet. Redzēju Jūrmalā pie Slokas laivas. Tas jau bija no rīta. Ukraiņi jau bija aizbraukuši līdz Slokas papīra fabrikai gandrīz. Var jau aizbraukt arī uz Liepāju. Cik tur ir 2 stundas pa jūru ar lielo motoru, viss. Tur papakaļ, ātri saķer miers. Daļa no jūsu plānu skaidra. Tuvāk Lietuvai. Zin kā lietuvieši tuvāk mājām. Jā, lietuvieši ar lielo motoru varbūt uz Ventu aizbrauks. Tad pietiek, jā. Vai Kurzemes Zandarts? Kurzemes Zandarts. Arī, Ja viņi nav izķēruši. Jā, nav izķēruši. Jo nevar nav. Kā jums pašiem šogad ir sacensībās gājis, kādi rezultāti? Kāds tā līkne? Normāli. Kur Latvijas čempionātā tad nekā par Rīgas ūdeņiem. Koknes arī kaut kur tur pa vidu beigām. Bet tas tā pieredzēja diezgan forši. Paskatīties, ko citi dara, var daudz ko iemācīties. Tumsas kausā mēs pa nakti saķērām. Mēs pirmie palikām. Sarkandaugavas kausā es ar Čomu piedalījos 3. Bet
Iesildamies. Normāli. Jā, pirmo, trešo vietu, tā nav iesildamies. Labi. Tajā forma jums ir īstā uzdzīta, vai ne? Ja ir pirmā, trešā vieta, tas ir pēdējās 2 sacensības? Nē, bet pēdējās ir. Tur ir. Bet tāpat būs milzīgs veiksmes faktors. Jebkurā gadījumā būs kaut kāds 5 ekipāžas, kas, domāju, veiksmīgi aiztaisīs protokolu, un tie izmēri būs, centimetru cīņa. Tur būs buīva, ka tur pāris centimetru, pirmā, trešā vieta, un tad būs kam izšaus veiksmi un būs big fish. Tas arī brauks mājās jaunu laiku. Un kā ir ar zivju rekordiem šajā sezonā tieši kādi jums ir izdevies noķert lielāko asari, līdeku, zandartu? Asars maziņš 39 cm, zandarts 85, ko Kaspars bija nočipojis, nomērījis pirms 2 gadiem kā 87. Bet viņam bija asti salauzta. Viņam bija asti salauzta uzreiz, līkumā. Zivs, kas uz vecumu sarūk, vai ne? Viņi tur bija invalīds, zivs invalīds. Jo bija, viņš aizgāja bojā, nepaspēja atgaisot. Tad mājās, kad tīrīja, bija astē šitāds gabals tādā putrā. Viņš ar skrūvi bija dabūjis vai kaut ko tam līdzīgi. Un līdāk atkārtoja 1,17 m. Jā, man 1,14 m Latvijas čempi, 45-nieki, 50-nieki asari, citā akvatorijā. Sams 1,9 m. Jā, Samu noķēra. Vai bija vairāk? Bija ap 1,9 m. Jā, normāli. Žēl, ka neiet te ieskaitē, kā tur pilns ar samiem ir. Kvokiņš arī ir, varētu. Varbūt ar laiku jāpieliek vai 4. zivs vai kādi jānomaina. Jā, būs interesanti, kurā gadījumā. Skaidrs, ja šīs 3 jūsu lielākās zivis sareizina ar 3, tad visam vajadzētu būt kārtībā, vai ne? Nebūs, nesapņojam tā. Ja līdeks varētu maijā ķert zandartus jūnijā un asarus tagad, tad tā varētu. Vajag teleportu atrast kaut kur un teleportēties. Braukt ar motoru, bet teleportēties laikā, tad uz māju. Uz 1. māju metamies uz līdeku, rudenī žani, un tad jau uz rudens pusi arī asari kaut kur. Normāli. Vajag teleportu, ir uzdevums. Pa 2 dienām sazīmē. Skaidrs, tad novēlu jums vai sareizināt tās lielās zivis ar 3 vai atrast teleportu, lai jums veči veicās sacensībās. Paldies! Bet ar jums mēs jau tiekamies pavisam drīz, 19. un 20. augustā tiešraidēs. Paskaties kamerā, pamaiņas. Čau, tiekamies Gārminā!